Jaguars XF ar pilnu piedziņu. Kā viņam taču rūdeni lai iekšā. Add blue. Add yellow. Cilpats iekšā. Tas ir kaut kāds riepu aizpildīšanas, ja tev caurums riepā, kaut kāds riepu aizpildītājs. Okay. Tā masa. Britu smarža. Droši vien kaut kāda sportiskā Jaguar versija. Un otram bija manuāls tas leģis, tam automātisks Jaguar. Mēs skatījāmies. 16. gada, 2-litrīgs dīzels un tikai 140,000 nobraukums. Šis ir ļoti maz noskrējis. Šitam ir head-ups. Rekur. Jā, arī lūka ir. Ventilācija rekur ir. Negribu. Nevajag. Bet taisās ciet viņa vieglāk nekā taisās. Au! Pa pirkstiem dabūju. Sāpīgi bija. Kad tik viņa elektroniski kaut kā neatnāk automātiski koļā, kad tu ieslēdz? To mums varam to viņu pamēģināt. Pasies, kāds šeit ir tas spidometrs. Jā, tev bija taisnība. Viņš tur nenofilmēja. Var izslēgt. Tad nemaz pirkstus nevajadzēs atsist. Nofilmēt, kā poga iznirst ārā un ienirst atpakaļ. Labs. Šis man patīk. Stilīgi. Jā, pie vienu pamēģinam lūku arī. Ar vienu pirkstas piespiedienu. Jā, rekur ir head-ups. Viņam starp citu ir kaut kāds polarizētais stikls. Tu redzi, viņš tāds zilgans ir. Jā. Stīkls polarizētājs. Tā vispār krāsu salikums ļoti smuks. Man patīk ļoti tāds gunmetal pelēks kopā ar tādiem sarkanajiem akcentiem. Piemēram, šeit Jaguar logo. Nē, pēc šeit sarkanie akcenti, tā kā disku centriņi. Jauks auto. Ļoti. Cena arī adekvāta. Un Lietuvu skatīties mašīnas arī ir forši. Tu redzi, kā viņi izskatīsies pēc lietus. Kā nopila lāsītas. Skaisti. Skaisti.